Pašlaik mēs atrodamies Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātes ieejas durvju priekšā, kur mūs sagaida Daniels Krimans. Prieks tevi, Daniela, redzēt šodien, tik zīmīgā dienā, kad pēc dažām stundām, kad satumsīs pāri Latvijas debesīm, būs zvaigžņu lietus. Zvaigžņu lietus ir nolījis arī pa skolu reitingiem, un Aglonas vidusskola ir ierindota 5. vietā, un te ir vairāk kā zvaigznei, kā tev lielāks nopelns, tāpēc, ka tu esi izcīnījis tik daudz starptautiskajās olimpiādēs šīs godalgotās vietas. Arī apsveicam. Un zīmīgi, ka šajā pirms zvaigžņu lietu mēs runājām par zvaigžņu reitingiem. Šodien mēs esam atnākuši pie Latvijas Universitātes fakultātes, jo starptautiskās olimpiādes ir starptautiskās olimpiādes, bet pēc starptautiskām olimpiādēm sākās dzīve universitātē. Kas tad pa šo gadu ir paveikts universitātē? Jo ļoti daudzi lasītāji prasa, kā tad iet tam jaunietim, kurš nesen stāvēja bazilikas priekšā un rādīja, kas tad ir zinātnes pakāpieni. Ir ļoti daudz, kas izdarīts, un es esmu ļoti gandarīts ar to, kā ir pagājis šis gads. Pirmkārt, es domāju, es sāku saprast, kas ir universitātes dzīve, kas ir studijas. Tad es esmu gatavojis skolēnu starptautiskajām olimpiādēm, kas tāpat kā es gribu izcīnīt kaut kādas medaļas, vai varbūt vienkārši saprast, kas ir fizika. Bet arī izcīnīja, jo es zinu, ka šogad ļoti labi rezultāti. Tas tiešām tā ir, jā. Un tad es arī cenšos nodarboties ar zinātni jau pirmajā studiju gadā. Jā. Ko tad tu pēti, ar ko tu pēti un kur tas pētījums tiks izmantots? Kāpēc viņš tik ir būtisks? Es centīšos atbildēt pēc iespējas korektāk, bet ja būs kaut kādas kļūdas, tad es ļoti atvainojos, jo man pašam tas ir kaut kas ļoti jauns un es neesmu pieredzējis un varbūt es kaut kādas aplamības runāšu, bet tas, ko es saprotu, ir, ka es šobrīd nodarbojos ar, to varētu nosaukt ar biofiziku, jo tā ir gan bioloģija, gan fizika, viņi it kā apvienoti, un es pētu viena specifiska vīrusa uzvedību, un tas, ko es daru, ir es ievietoju vīrusu kaut kādā vidē, un tai videi pievienoju dažādas ķīmiskas vielas, vai nu tas ir sāls, vai nu kaut kādas magnētiskas daļiņas, jebkurā gadījumā kaut kādas vielas es pievienoju. Un izrādās, ka vīrus, tās daļiņas viņi ir kā cilindri, un izrādās, ka vīrus pievienojot šīs daļiņas, viņas sāk saķēdēties savā starpā un izveidos it kā kaut kāds režģis. Jā, un režģim ir specifiskas fizikālas īpašības, kuras mēs tuvākajā nākotnē centīsimies arī pētīt, bet pagaidām tas jautājums ir, kas izraisa to, ka veidojas šāds režģis, ko mēs varam nosaukt par gēlu. Un tad izpētīt dziļāk un arī apskatīties, ar kādām metodēm mēs varam identificēt to, ka jau ir gēla stadija. Es saprotu, ka pētnieciskais darbs notiek ar mērķi vēlāk kaut kur viņu izmantot. Ja jums izdosies viss, kas iecerēts, kur viņu varēs izmantot? Kā viņš atvieglos dzīvi? Man ir ļoti grūti komentēt par šo tēmu, jo, piemēram, matemātika, es domāju, ka tas, ko atklāja matemātikā un kur to var izmantot, tiek saprast tikai pēc kaut kādiem 200 gadiem, kad tam ir kaut kāda nozīme. Es šobrīd vēl nezinu, kur to varētu izmantot, bet tā doma ir tāda, ka šīs vīrusu, tās sistēmas, tās gēla fāzes un dažādas pārējais, tas vīrusu vidē atgādina kā kaut kādu bioloģisku sistēmu. Un iespējams, ja mēs izpētam, kas notiek vīrusam, pie kādiem apstākļiem notiek kaut kādas fiziskas pārējas, tad līdzīgas pārējas iespējams notiek arī bioloģiskās sistēmas, piemēram, cilvēkā vai šūnās un tā tālāk. Tas nozīmē, ka vēlāk izpētot ļoti smalki šo gēla veidošanās mehānismu, varēs viņu kaut kā izmantot cilvēces, varbūt veselības uzlabošanai. Varbūt. Es ļoti ceru, ka to varēs tā izmantot, jā. Bet tā kā par to ir ļoti maz kas zināms, jā, tad ir ļoti grūti komentēt. Vai citi zinātnieki pasaulē ir veikuši kaut ko līdzīgu? Jā,
tas, ka mēs izmantojam tieši tādu specifisku vīrusu, kuru mēs tagad izmantojam, tas ir saistīts tieši ar to, ka zinātnieki, kas iepriekš jau ir apskatījuši šādu jautājumu, viņi izmantoja tieši šo vīrusu, un tāpēc, ja mēs kaut ko jaunu izdomājam, tad mēs varam salīdzināt mūsu iegūtos datus ar to, ko jau ir veikuši iepriekš. Bet taču no otras puses tā ir samērā jauna lieta un ir maz, kas pētīs, un tāpēc man arī likās tas ļoti interesanti. Pirmkārt, ka tā ir gan bioloģija, gan fizika, bet otrkārt, ka ir ļoti maz pētīt šajā jomā, un tāpēc arī ir ļoti daudz darba un ir ļoti daudz ko apskatīt. Vai jūs, kā topošie zinātnieki, esat atklājuši kaut ko vairāk nekā starptautiski pētot šādu te veidu procesus? Es domāju, ka vēl nē, jo pagaidām mums ir vēl tāda procesa fāze, un es domāju, tad, kad mēs, es ceru, ka tuvākajā, varbūt ne pusgada laikā, bet tuvākajā laikā mēs uzrakstīsim, ja mums sanāks publikācija, kas nozīmēs, ka mēs tiešām kaut ko esam sapratuši un kaut ko jaunu esam ieviesuši, un tad jau varēs zināt, vai tas dod kaut ko jaunu vai ne. Kā mācību process ir mainījies studiju laikā, un kādas ir atmiņas pār skolas laiku? Kad bija vieglāk, kāpēc? Kur varbūt gribotos atgriezties vidusskolā? Es gribētu atgriezties vidusskolā, jo man liekas, ka vidusskolā tā atmosfēra ir daudz draudzīgāka. Varbūt man vienkārši tā sanāca, bet man bija daudz patīkamāk, piemēram, pavadīt starpbrīžus un arī stundas, un tur bija daudz jautrāk un patīkamāk vidusskolā. Man ļoti pietrūkst savas klases un savu klases biedru. Tad runājot par to, kur ir vieglāk mācīties, tad es domāju, ka universitātē ir vieglāk mācīties, jo, piemēram, universitātē, vismaz mūsu fakultātē, uz dažām lekcijām nav obligāti jāiet, tāpēc ir samērā daudz brīvā laika. Bet tas, kas atšķiras studiju procesos, es domāju, tas, ka vidusskolā bija vienkārši priekšmeti, bet šeit mums katrā priekšmetā, pēc iespējas, cik to var, ir stingri nodalītas tāda teorētiskā puse un praktiskā puse. Un tas līdz ar to noved pie tā, ka tagad varbūt būs reklāma, bet tas, ka Latvijas Universitātes fizikā ir ļoti spēcīga tāda eksperimentālā puse. Jo pirmkārt viņa ir stingri nodalīta, un otrkārt, tad tie ir atsevišķi kursi, un tie kursi ir ļoti spēcīgi, jo mums ir ļoti daudz, kas jādara. Un es domāju, ja es tagad padomāju, cik laika es pavadu eksperimentālām lietām, tāda laboratorijas darbiem, es domāju, ka tie ir 90% no visa studiju laika, jo tie ir ļoti laikietilpīgi, tur ir daudz jādomā, jāanalizē, un ja es esmu pareizi dzirdējis, tad, piemēram, tur, kur es braukšu uz savu Zviedrijas universitāti, tad tur, piemēram, tā kā cilvēkiem tur nav specifiski tā ļoti nodalīts, tad viņiem ir arī vājākas eksperimentālas zināšanas nekā Latvijā, ka viņi nemāk tik labi kļūdu analīzi, nemāk protokols, nemāk skaisti visu noformēt, lakoniski rakstīt un tā tālāk. Tāpēc es domāju, ka tā ir milzīga fizikas bakalaura programmas priekšrocība. Es saprotu, ka uz lekcijām laikam tikai tu nestaigā. Es staigāju, bet universitātē dzīve nav tik piespiesta kā skolā. Jo skolā, es domāju, vairāk bija tāds, ka viss bija tā obligāti, visur ir jāklausās, jāsako. Universitātē es nepievērstu uzmanību, dari, ko gribu, un tas no vienas puses ir slikti, no vienas puses... Tā ir atbildība tava galu galā. Jā, tur tā lieta, un man tas ļoti Pieauguši patīk. cilvēki nav jāgada. Jā, tur tā lieta, un man tas ļoti patīk. Ka universitāte, tā kā te jau ir pilnīgi cits līmenis, pie tam, ka es cenšos mācīties, tādu padziļinātu, gan fiziku, gan matemātiku, tad man ir ļoti liels prieks, ka pasniedzējs spēja atbildēt uz maniem muļķīgajiem jautājumiem, kas bieži izskan, jo visi šie pasniedzēji ir, ja es pareizi zinu, tad, vismaz maģistra grāda ieguvēji tieši tur fizikā un matemātikā, un mums pasniedz arī doktori daudz, un, tāpēc tas jau parāda to, ka viņi ir ļoti spējīgi tajā, ko viņi dara. Un
ir arī ļoti daudz pasniedzēju, kas mani ļoti motivē un vienmēr atsaucas, piemēram, asociētais profesors Večeslavs Kešējs, viņš man kaut arī, piemēram, tas, ka viņš man nemāca nekādu kursu, viņš vienalga vienmēr piekrīt, cik es viņam prasu atbildēt un vienmēr aicina pie sevis uz pārunām. Un tas tiešām ir, pirmkārt, tas ir ļoti patīkami, ka tevi ievēro, ir ļoti patīkami, ka tev palīdz, un tas savā ziņā arī motivē tevi turpināt, ka katru reizi, kad tu nāc, ir daudz gudrāki jautājumi un tādā ziņā, un ka ir kaut kāda izaugsme. Jā, un tad es vēl atceros, man, piemēram, pirmajā kursā man bija viens ļoti, ļoti labs pasniedzējs, viņam esmu ļoti pateicīgs, Smirnovs, jā, un viņš mācīja lineāru algebru, un viņš vienmēr atbildēja uz visiem jautājumiem. Man liekas, ka tā kā vismaz puse nebija vispār tēmā, un iespējams viņa nozarē pat un tajā, ko viņš māca, bet viņš vienmēr spēja atbildēt. Tev vidusskolā trūka atbilžu uz taviem jautājumiem? Es domāju, ka jā, jo vidusskola vairāk tēmē uz vienkārši kaut kādu vispārīgu atbilžu meklēšanu. Man vispārīgas atbildes parasti nepatika, un arī man pirmajā kursā daudzos priekšmetos nepatika, ka mums stāsta tā teikt uz pirkstiem vai kaut kā ne ļoti pamatot, tāpēc es bieži mājās vienkārši mācos, un protams, vēlreiz esmu pateicīgs tiem pasniedzējiem, kas velta laiku, lai paskaidrotu man sīkāk. Jā, es domāju, tas vienkārši tā ir vispārīgās izglītības, pat ne problēma, bet vienkārši īpatnība, jo jā, bet tā kā es jau eju uz tādu vairāk akadēmisko pusi, un tad skaidrs, ka te ir daudz dziļākas atbildes. Ir zināms, ka pēc dažām dienām tu sēdīsies prāmī un dosies uz Zviedriju. Ko tu tur darīsi? Zviedrijā es centīšos iegūt zināšanas par tām tēmām, kas man interesē, jo man bija lieliski iespēja izvēlēties tieši to, ko es gribu studēt, nevis tas, kas man būtu jāstudē. Un es izvēlējos, tā kā es cenšos nodarboties ar zinātni šeit, tad es izvēlējos tās tēmas, kas man var palīdzēt attīstīt teorētiskās prasmes, kas ir saistītas ar to, ko es pētu, ar vīrusu, ar gēlu. Tad es tur paņēmu to, kas man var uzreiz noderēt un ko es varētu uzreiz pielietot zinātnē. Iepriekšējā sarunās bija pieminēts tas, ka tu izvēlējies Zviedriju kā apmaiņas programmas valsti un augstskolu, jo tā ir vienīgā vieta, kur pēta un nodarbojas ar tiem fiziskajiem mērījumiem vai to fiziku, kas tev bija iepriekš ieplānota melniem caurumiem. Kā tad ir? Vai apetīte uz melniem caurumiem ir mazinājusies? Es domāju, ka ne, jo par laimi tur ir viens kurs, ko sauc par statistisko fiziku. Un par laimi tas kurs stāsta, vispār tā ir ļoti spēcīga nozara, un tā ir mana mīļākā pagaidām fizikas nozara, jo tā spēj skaidrot ne tikai kaut kādas ļoti pazīstamas un bieži izskanošas lietas kā melnos caurumus, kas ir kaut kas ļoti abstrakts, bet arī viņa tikpat labi spēj skaidrot arī to, ko es vīrusu daļiņas, kā iedarbojas. Tā fizika ir vienkārši saistīta ar to, ka ir ļoti daudz dažādu daļiņu un tādu lietu. Jā, es izvēlējos to tieši tāpēc, ka šī fizikas nozare ļauj saprast lietas jebkurā citā. Tā ir drīzāk nevis kā fizikas nozare, bet kā metode, kā pētīt jebkurā. Gan melnos caurumus, gan kvantu mehāniku, gan fiziku, gan kāpēc solis turās savā starpā un visādas tādas lietas. Es saprotu, ka šis pētījums par vīrusiem un par gēliem būs kā recepte visiem zinātniekiem, kad viņi paņems konkrēto vīrusu, paņems konkrēto vielu, konkrētā daudzumā un ietekmējot uz to, iegūs šo te gēla formu. Ir tā? Es ļoti ceru, ka tā būs, ka mēs spēsim atrast kaut kādus tā saucamos raksturlielumus, pie kuriem tas notiek. Bet tas ir tikai viens. Mēs tēmām arī tā fundamentālāk, arī plašāk, ka pirmais ir tas, ka mēs uzzinām, pie kādiem nosacījumiem tas viss notiek. Un tad mēs gribam
saprast, kāpēc tieši pie tādiem nosacījumiem. Tad mums ir tādas divas puses. It kā pirmā mēs aptuveni nojaušam, jo mums ir daudz datu un materiālu, bet tagad ir tas jautājums par otru, kāpēc tā notiek, jo tas, laikam, ir vēl interesantāks, bet, diemžēl, daudz sarežģītāks jautājums. Laikam dosimies uz laboratoriju un apskatīsimies, kā tad ikdienā, ko tu tur dari un kā ikdienā notiek šis process. Tagad mēs iesim uz vietu, kur es cenšos nodarboties ar zinātni. Un tā nav parasta vieta, tāpēc tev vajag arī pat kodu, lai neviens svešs nevarētu iet. Un tā vieta, kur es cenšos nodarboties ar zinātni, ir magnētisko mīksto materiālu laboratorija. Un mums ir ļoti patīkama atmosfēra, daudz tāpus, lai domāt. Mums ir veikli forši zinātnieki, kas sēž un dara savu darbu. Un šajā telpā šī ir tā telpa, kur es pavadu lielāko daļu no savu laiku. Es parasti sēžu te. Tā ir iekārta, ar kur es mēru savus to, kas man jāmēra, un dators, ar ko es apstrādāju datus. Varbūt mazliet par aparātu, ko viņš dara un kāpēc viņš tev ir tik svarīgs tavā pētniecībā. Jā, tad tas, ko mēs vēlamies savos pētījumos izdarīt, ir mēs vēlamies noteikt, kad tam objektam, ko mēs pētam gēla veidošanos, un kad tieši šis gēls veidojas. Un, lai to noteiktu, mēs izmantojam tādu ļoti foršu ierīci, ko sauc par Z-Sizer, kas ir veidota tā, ka tur iekšā ir lāzeris un optiska sistēma, un izmantot optiskas īpašības, mēs cenšamies tādā veidā noteikt parametrus un ar tiem noteikt, kad ir tā gēla fāze. Jā. Jums, kā noprotu, jums izdevās šo gēla fāzi dabūt, iegūt, jā? Jā, mēs domājam, ka jā, bet mēs vēl, cik es saprotu, neesam pārliecināti, vai šī ierīce mums var dot precīzus datus par to, kad īsti rodas šī gēla fāze, jo mums interesē tieši, kad rodas un kāpēc rodas. Un, jā, tas, ko mēs pētam, vai šī ierīce mums dod kaut kādu svarīgu informāciju. Vai šī fāze kaut kā, teiksim, tiek atreferēt uz papīra, piemēram, vārds burtu veidā? Kā jūs noprotat, ka ir šis gēla forma dabūta? Kādi rādītājs jūs sekojat? Mēs izsakojam tādu parametru, kas ir difūzijas koeficients. Vai viņu var, piemēram, atspoguļot kaut kādā datorā? Ir viņš kaut kur paraugā? Jā, es varu dažādus grafikus parādīties. Nē, tātad, kas mūsuprāt ir saistīts ar to gēla fāzi un vispār ar to fāzu pārēju, to mēs nolasam te, un pēc tam mēs domājam, kā viens parametrs ir atkarīgs no otru, un es varbūt tur parādu. Mēs iegūstam kaut ko tādu, ko samērā grūti ar vārdiem paskaidrot, bet mēs iegūstam kaut kādas sakarības, kuras mēs cenšamies analizēt. Un pagaidām mēs vēl īsti teoriju un tādu vārdisku skaidrojumu vismaz es vēl nezinu un neesmu sapratis, bet tas ir tuvākā pusgada mērķis. Tuvākais pusgads, kā es noprotu, tev būs Zviedrijā. Jā, un tāpēc tas darbs turpināsies šis? Jā, tāpēc tas ir lielisks laiks, ļoti labi piemērots tieši tādiem teorētiskajiem darbiem un pārdomam, jo tas ir tas, ko var darīt neatrodoties laboratorijā. Tas nozīmē, ka Latvijā tu laboratorijā esi ieguvis, teiksim, praktisko šo daļu, un tagad teorētisko daļu stiprināsi Zviedrijā. Jā, es centīšos, jā. Tieši tā. Mēs strādājam ar vīrusu, un šeit ir veidot visādi bioloģiskie un ķīmiskie preparāti un mainstrīmi, un šeit arī tiek sagatavoti preparāti, ko skatīties mikroskopā, jo mēs pētam ne tikai ar datoru palīdzību, bet arī ar mikroskopu, kurš ir tur pieejams, un mēs skatāmies, kā tie vīrusi uzvedas arī tādā, vizuāli. Kāda veida vīrusi te atrodas? Cik bīstami vīrusi te atrodas? Lai nevienu nebiedētu, es teikšu, ka viņi nav bīstami. Bet es nezinu, it kā pagaidām nekas nav noticis.
Pēc viss kārtībā. Tev ļoti bija tuva bioloģija. Un fizika tu pārgāji, teiksim, burtiski 12. klases sākumā, vidū. Bet tomēr dzīvē pavērsās tā, ka tu tomēr fiziku caur bioloģiju. Jā, tā sanāk, jā. Man ir tuvas abas zinātnes un... Viena otru papildina un jā, labi. tieši tā. Un es domāju, ka viens no tiem tādiem lietām, kāpēc man arī pasaucoši šeit, ir iespējams tāpēc, ka man ir kaut kādas bioloģijas zināšanas, un es varbūt tādā veidā varu palīdzēt, tāpēc, es esmu ļoti priecīgs, ka man noderīga gan tas, ko es mācījos 11. gan 12. klasē, gan bioloģija, gan fizika, un es varu visu apvienot un justies ļoti priecīgs ar to, ko es nodarbojos. Kas vēl ir nozīmīgi šajā laboratorijā, par ko būtu vērts palūkoties gan Latvijas universitātē, gan arī tev kā pētniekam, kurš pēta kaut ko un grib atklāt zinātnē? Es nezinu tieši par iekārtām, bet ar ko es ļoti lepojos ir tas, ka šajā laboratorijā ir ļoti pozitīva atmosfēra, un neskatoties uz to, ka es esmu tikai pirmā kursa students un neko vispār nesaprotu fizikā, tad man vienmēr ļoti laipni izturas un respektē manu viedokli un ir ļoti patīkami komunicēt. Un es ļoti ceru, ka citās laboratorijās arī tā ir, jo tas ir tas viens no faktoriem, kas vispār motivē arī nākt un turpināt strādāt. Kādā kolektīvā tu strādā? Kas ir tavi cīņu biedri zinātnēs izpētē? Mans galvenais cīņu biedrs ir Gunters Gitenbergs, kurš starp citu ir fizikas nodaļas vadītājs. Un es ar to arī īstenībā lepojos, jo ne katram tāda darba vadītājs ir ļoti augsta amatpersona. Bet un viņš ir tas galvenais, tas virzītājs, kurš man vienmēr palīdz ar saviem padomiem, jo viņš arī ir strādājis līdzīgās jomās un ļoti daudz ko zina šajās lietās. Bet, protams, mums vēl arī laboratorijā ir Artis un Kaspars, un dažreiz man sanāk arī ar mūsu vēl galveno vadītāju, kurš ir teorētiskās katedras vadītājs, ir profesoru Cēlberu dažreiz parunāt, un viņi visi ir ļoti patīkami ar viņiem komunicēt, jo viņi ļoti motivē un vienmēr uzklausa un vienmēr palīdz. Ko tavi draugi zinātnes izpētē teiks, ka tu uz pusgadu dodies uz Zviedriju? Es domāju, ka viņi ir samērā apbēdināti, jo es arī esmu nedaudz apbēdināts, jo man tagad ir daudz... Es zinu, ka es šī pusgada laikā, piemēram, eksperimentāli ļoti daudz ko varēju izdarīt, ļoti daudz datus iegūt, kuru mums pietrūkst, bet, es ceru, ka tam būs arī kaut kāda pozitīva puse, jo man vairāk piesaista tomēr teorija, nevis eksperimentālā, un Lundā es kā arī esmu izvēlējis, jo viņi ir spēcīgi tajā teorētiskajā ziņā. Un tad cerams, es pusgadu pamācīšos, un tad arī varēšu kaut ko palīdzēt vairāk, nevis vienkārši mērīt. Vidusskolas fizika vai augstskolas fizika, kura tev ir tīkamāka? Es domāju, ka laikam Es domāju, ka vidusskolas, tāpēc, ka man vienkārši, kad es sāku iet augstskolā, man mainījās tas, kā es skatos uz fiziku un kā es mācos un kā es to izprotu. Un augstskolas laikā man ir daudz sarežģītāk un ja vidusskolas laikā es spēju iziet caur visām fizikas tēmām, tad pagaidām es vēl neesmu ticis klāt nevienai pēc viena gada. Tāpēc, es domāju, ka vidusskolā bija daudz vieglāk un patīkamāk. Vieglāk vai drošāk? Gan vieglāk, gan drošāk, gan patīkamāk, bet, tāda ir dzīve, un es ceru, ka ar gadiem man izdosies arī kaut ko iemācīties, kaut ko tādu fundamentālu, ko es cenšos tagad universitātes laikā, bet man vienkārši pietrūkst zināšanu. Redzam, ka laboratorijā mēs ienākot, it kā iepriekš nerunājam, ka mēs apcīmosim laboratoriju, bet ienākot laboratorijā mēs redzam, ka laboratorijā nav tukša un laboratorijā darbojas. Mazliet par to, kas laboratorijā darbojas un kas mums šodien sagaidīja. Kurš tas bija, kas mums sagaidīja? Tas bija tieši tas cilvēks, par ko es minēju, ka viņš ir fizikas nodaļas vadītājs. Tas ir Gunters Gitenbergs, doktors, kurš nodarbojas ar hidrodinamiku un magnētiskajām lietām, kurš ir eksperts tajā, ko es mēģinu darīt un kurš mani vada. Laikam pāris jautājumus uzdosim
tavam zinātniskajam vadītājam, kā tad sokas Danielam un uz ko tiecas Daniels un ko ir sasniedzis jau Daniels? Tik daudz jautājumu, ka grūti atbildēt, jo, kā jūs jau labi zināt, tad Daniels ir ļoti spēcīga personība. Tad pirmkārt jāsaka, ka Daniels nav parasts students, vai ne? Un es īstenībā iepazinos ar viņu treniņu nodarbībās, kad mēs gatavojam skolēnus tam starptautiskajā fizikas olimpiādē, kur es esmu viens no organizatoriem šobrīd. Skaidrs, ka tās zināšanas, kādas viņam bija beidzot skolu, fizikā tieši bija daudz augstāks kā parasti skolu absolventiem. Un līdz ar to, kamēr citi skolēni cenšas studiju laikā izaugt līdz tam līmenim, kurā Daniels jau ir, tikmēr mums likās ļoti būtiski dot viņam iespēju padarboties pie varbūt nopietnākas zinātnes, kas bieži vien ārzemēs nav iespējams, jo tās laboratorijas ir stipri aizņemtākas, bet pie mums tas ir iespējams, un zinot, ka viņam ir spējas un vēlme darboties, tad mēs viņu uzaicinājām apvienot, kā viņš jau minēja, gan bioloģiju, gan fiziku, vai ne? Un tieši tādā ziņā, kad dot papildus izaicinājumus, jo skaidrs, ka viņa to līmenī, kas bija nepieciešams starptautiskā fizikas olimpiādē, ka viņš veiksmīgi ieguva bronzas medaļu, tas līmenis ir tik augsts, ka viņš ir pirmo gadu fizikas studijās var salīdzinoši vienkārši tikt galā, un tad bieži vien cilvēki, kur ir labi trenēti, atslāpst. Un tad tā vēlme, lai Danielam tā dzirksts par fiziku un izglītību neapdzīstu, bija mēģināt viņu motivēt darboties, kas mums izskatās, ka ir izdevies. Viņš, protams, tā ļoti vieglprātīgi izsakās par saviem pētījumiem tā tālāk, bet skaidrs, ka viņš šīs lietas mēģina saprast ārkārtīgi dziļā līmenī, un līdz ar to sakot, es nesaprotu, tāpat kā mūsu laboratorijas vadītājs profesors Cēbers, kas arī teorētiskās fizikas katedras vadītājs, viņš ļoti bieži vien saka par lietām, es nesaprotu tajā brīdī, kad viņš īstenībā ļoti daudz viņas ir apdomājis, bet viņam pietrūks kaut kas, lai viņu saprast līdz galam. Un tad šis nesaprot nav tas pats, kas uz ielas nākot pretī un pajautājot izvest kādu fizikālu sakarību vai ko tādu, tāds fiksējs nesaprot. Tā kā tās ir ļoti, ļoti atšķirīgas lietas. Es saprotu, ka jūs esat šīs laboratorijas, Sargengelītis un Gariņš. Cik tad Daniels stundu pavadīja gada laikā šajā laboratorijā? Cik viņš vispār pavada laika? Varbūt par daudz? Tad pirmkārt jāsaka, ka viņa tie mērījumi, ko viņš veica ar šo gaismas izkliedes aparātu, ir diezgan laikietilpīgi. Kas nozīmē, ka, ja viņš veica mērījumu sesiju, tas gāja pusdienu vai veselu dienu. Un tā kā viņš iegūst datus pietiekoši daudz, tās noteikti ir daudzas dienas, kādas dažiem 20, es teiktu, ar kārtu pilnīgi noteikti, ja mēs tā skatāmies dienu skaitā. Un uz kādu sadalot, varbūt tas nešķiet tik daudz, bet par laimi, tad viņš varēja arī kaut kādas citas lietas darīt paralēli, kas skaidrs, ka mācībās joprojām ir nepieciešams, jo nevar jau tikai galvenais studentiem studiju laikā tomēr studēt, nevis darboties laboratorijā. Tas ir tās pamatlietas, kuras tev ir jāizsaprot, pirms tu varētu pilnu jaudu pievērsties tieši pētniecībai. Vai Latvijas universitāte bagāta ar tādiem kā Daniels? Mums ir prieks, ka viņš izvēlējās šeit nākt. Ir arī citi studenti, kas ir ārkārtīgi augstu līmenī tieši no šīs starptautiskās fizikas olimpiādas puses. Arī šogad ir iestājušies vairāk studenti ar šādu pieredzi. Un īstenībā jau katram studentam ir savas lietas, ko viņš māca jau pirms tam. Ka Daniels nav vientuļš. Tas viņam jājautā pašam droši vien vairāk, kā ir, jo katrs kurs no kursa atšķirās, bet liekas, ka nē, cik es zinu, tad viņam ir vairāk dombiedri, ko ir iespējams apspriesties, un man liekas, tā vide jau nav tikai vienā kursā ieslogota, to var mierīgi komunicēt gan uz augšu, gan uz apakšu, tagad viņš būs jau otrā kursā un tā tālāk. Tā kā liekas, ka nē, tas pilnīgi noteikti nav. No vienas puses varētu teikt, ka visiem talantīgiem jābrauc pēc iespējas ātrāk uz ārzemēm, jo ir ļoti daudz, tad ārzemēs bieži vien tas līmenis ir augstāks un tā, bet no otras puses varbūt, ka šī pat nav slikta izvēle, jo šī iespēja darboties praktiski klāt ir labāka nekā citur. Tā kā mēs ceram, ka Daniels šo izvēli pagaidām nav nožēlojis. Jā. Cik zināms, Daniels pusgadu būs Zviedrijā un pētīs pavisam citu, cik es saprotu, tā būs mācīsies kvantu fizika, jā, kaut kas tā. Vai tās zināšanas, ko viņš iegūs Zviedrijā, palīdzēs viņam pētniecībai tieši šajā jomā, ko viņš jums sācis šeit?
Tad, ja runā tieši par kvantu lietām, tad acīm redzam droši vien, ka nē, bet jāatcerās, ka tāpat kā fizikas izglītība kopumā, tāpat arī katrs no viņas kursiem ir ārkārtīgi labs smadzeņu treniņš. Un, ja mēs netrenēsim smadzenes, tad tā domāšanas spēja un spriedumi, kādus izdara, viņi neveidosies, nebūs iespējams. Tad cilvēkam ir vajadzīgs šis smadzeņu piepūles treniņš, lai viņš veiktu kaut kādus spriedumus. Un tā kā varbūt tiešā formā šis kurs, ko viņš minēja, nē, bet cik es dzirdēju, tad ir citi kursi, kuros ir tieši tāds pielietojums lietas kā atsevišķi programmēšanas valodas vai kaut kas tāds, bet īstenībā jau pat šī starptautiskās vides pieredze ir ļoti noderīga. Jo skaidrs, ka zinātne sen jau vairs nav lokāla, lai kā mums to gribētos, fizikā tas ir daudz vieglāk, jo šīs parādības visur notiek vienādi, iespējams, tas sociālās zinātnēs, humanitārās un geogrāfijā tas ir nedaudz citādāk. Bet tas, man liekas, būs tas viņam tā pievienotā vērtība pilnīgi noteikti, un tāpēc es esmu priecīgs, ka viņš ir izvēlējies braukt Erasmus apmaiņā. Un es pats savulaik esmu devies, un man tas tiešām daudz deva uz tādu redzesloku paplašināšanu, redzot, ka tas tiešām ir plaši, lai gan viņam jau šobrīd tā izpratne liekas pietiekoši skaidra, ka lokalitāte varbūt nav tas, teiksim tā, tas viss nav ierobežots te ar Latvijas universitāti un Latviju, bet tas viss jau ir stipri plašāk. Prāta treniņa vidusskolas laikā tās ir varbūt piedalīšanās tajās starptautiskajās olimpiādēs. Kā ir augstskolā? Kur studentam sevi starptautiskā mērogā? Kādā veidā viņš var sevi paziņot starptautiskā mērogā? Tad pat starptautiskām olimpiādēm tā ir tāda ļoti liela ekskluzivitāte, es teiktu, skolas laikā. Drīzāk olimpiāžu sistēma kā tāda, varētu teikt, ir tā, kurā var trenēties, ir dažādi arī skolu konkursi un tā tālāk. Augstskolās tas nav tik izteikti, šīs tradīcijas nav tik bagātas. Viena no jomām, kā var redzēt, ir darbošanās zinātnē, tāpēc, ka tā kapacitāte universitātē laboratorijām ir un bieži vien ir iegādāts ļoti labs aprīkojums, kuram vienkārši nepietiek cilvēku resursus, lai uz viņiem darbotos un, tiksim tā, iegūt šo zinātnes praktisko pieredzi jau agri, bet tāpat laikā ir dažādi studentu konkursi, ir jātur tikai ausis atvērts, viņi varbūt nav tādi regulāri, bet ir dažādi studēju inkubatoru, man liekas, ka vietas, kur ar savām tā sauktām startup, jeb jaunu uzņēmumu idejām iet un attīstīt, ir dažādi citi konkursi, ir dažādas apmaiņas un tam līdzīgi, tā kā tās iespējas ir. Bet viņas ir varbūt nedaudz vairāk jāmeklē nekā skolas laikā. Kā noprotu, tieši šajā pēdējā jomā jūs esat tas, kas visbiežāk atrodas kopā ar Danielu blakus viņam. Tad varētu noraksturot 3 stiprākās Daniela puses, kas raksturo topošo zinātnieku. 3 stiprākās puses. Droši vien pirmā būs mērķtiecība, pilnīgi noteikti. Viņš ir ļoti skaidri nospraudis sev to, ko viņš grib sasniegt šobrīd. To, cik tas ir, manuprāt, reāli vai nē, un tam līdzīgi tas jau ir cits jautājums, bet viņam tas ir izteikti, ka ja viņš nostāda savu mērķi, viņš uz to noteikti dodas. Tā liekas ir pirmā. Otrkārt, tāda iedziļināšanās spēja, manuprāt, arī ar tādu spēju, kā viņš iedziļināties problēmās tik dziļi, ka pat bieži vien man ir jāprasa, vai tiešām mums jārok tik dziļi šobrīd. Bet kādā ziņā tas viņu noteikti raksturo, ka viņam vēlme rakt līdz apakšai, līdz viss ir skaidrs, tā viņu noteikti raksturo. Un trešā droši vien ir tāda, kā lai noformulē, kaut kāda iekšējā dzirdes un enerģija, kas viņam uztur šo te vēlmi, kas viņu visu laiku iekšēji motivē. Man liekas, tas ir, ka viņam bieži vien pat man jau ir jādodas māju un ir citas lietas, kas gaida, tad Daniels vēl mērījums iet vēl 2 un 3 samēram, un tad varēs kustēt uz mājām vai ko tādu, tā kā tās 3 būtu tādas. Pirmajam kursam diezgan augsts mērķis tiek nosprausts jau strādājot pie šāda zinātniskā darba. Kāds varētu būt gala rezultāts? Tad katrs bakalaurs iziet cauri pētījuma procesam, un to var saukt par pētījumu. Šajā gadījumā gala rezultāts noteikti būs atkarīgs gan no Daniela, gan no mums, un gan no tā īstenībā, kas fizikāli tur notiek, jo fundamentālā zinātnē, kur šobrīd tiek pētīt, aizskat šajā jautājumā, nekad tas gala rezultāts nav zināms, un tā ir tā atšķirība no skolas problēmām un skolas fizikas, ko Daniels akcentē, ka viņiem varbūt ir komfortablāk, jo tad ir zināms, ka atrisināt viņu var.
reālā dzīvē tie atrisinājumi nav zināmi. Bet tas, ko es ceru, ka mums izdosies, tad reālā zinātnē pētījumus raksturo publikācijas vai dalības konferencēs un tā. Un tā kā es ceru, ka mums no šī pētījuma, kurš jau ir diezgan labi iesācies un ir rādījis gan interesants rezultātus, ka mēs spēsim viņu novest līdz brīdim, ka mums būs pietiekoši apjoms, kas šobrīd jau formējas, noformulēt viņu publikācijā, kur varētu publicēt kādā prestižā žurnālā, kas noteikti Danielam varētu būt laba bagāža, lai kur viņš dotos, jo pieredze un pirmkārt jau pieredze, bet otrkārt arī tas ķeksīts, ka tev ir publikācija kādā labā žurnālā, tas zinātnē vienmēr nodara. Un skaidrs, ka ja viņš veiksmīgi turpinās to, ko ir iesācis līdz pat bakalaura darbam, tas būs ļoti iespējīgs bakalaura darbs. Tā kā cerams, ka viņam pat pietiks pacietību un pietiks šeit resursi, lai to izdarītu. Daniels ieminējās, ka viņam vēl diemžēl nav šādu te starptautisko rakstu, bet jums esot. Varbūt mazliet par tiem. Tad jā, katram zinātniekam ir veids, kā viņi mēr, parasti ir publikācijas. Un lai arī iegūtu doktora disertāciju, parasti tad tiek veikts pētījums garākā laikā, tās ir 3 līdz 5 gadi atkarīgs no vietas. Un ir jāuzraksta pāris publikācijas šajā laikā. Un man, tā kā es esmu disertāciju aizstāvējis tikai pagājuši gadu, tad šī publikācija nav daudz, man šobrīd laikam ir 5 publikācijas, bet nu jā, un līdz ar to viņas ir, bet viņi nav daudz, un es noteikti arī šobrīd vasarā varbūt neatpūšos tik daudz, cik gribētos, tikai tāpēc, ka ir labas iestādes, ka tur ir šis Daniela projekts, un ir vēl pāris citi, pie kuriem mēs cenšamies strādāt, lai radītu šīs jaunas publikācijas, jo tas bieži vien arī ir iesākums kādam tālākam projektam vai kam citam, jo ir kādas pamatīdejas, ko tu esi atklājis un sapratis, tad tu vari būvēt šo te ēku tālāk. Un skaidrs, ka tas viss sadurās uz finansējumu, vai ir pietiekams finansējums, lai šīs idejas būvētu tālāk, un līdz ar to tas pamats ir vajadzīgs, un šobrīd man viņš ir pietiekoši neliels, un es gribētu viņu stabilāku un lielāku. Latvijai bieži vien ir lasīts, ka ir arī veiksmes stāsti gan medicīnā, gan fizikā. Kādi pēdējie, varbūt 5 gadu fizikas, tie, teiksim, labie darbi, kas aizgājuši starptautiskā mērogā un palīdz mainīt pasauli vai zinātni, atvieglot pētniecību vai... Tad uzreiz jāsaka, ka tagad ir jāatvainojas visiem, ko es nepieminēšu, jo visi jau droši vien uzskata, ka tas, ko viņi dara, ir pats labākais un svarīgākais. Droši vien tāds skaļākais vārds, kas daudziem varbūt arī šī video skatītājiem ir dzirdēts, ir mūsu asociētais profesors Vjačeslavs Kaščējevs, kurš medijos ir figurējis gan daudz, pateicoties savai balvai par darbiem nanoelektronikā, un tā kā viņa tas ieguldījums, varētu teikt, ir tāds acīm redzamākais starptautiskā mērogā. Tāpat laikā ir daudzi mazāki pētījumi, kas ir sastāvdaļas lieliem projektiem, ir pašā Cietuvela fizikas institūtā un Ķīmiskās fizikas institūtā ir dažādi pētījumi priekš kodolsintēzes reaktori, kas pakāpeniski tiek attīstīts un būvēts. Tāpat mūsu laboratorijā ir pētījumi gan par šķidrumiem, gan par magnētiskiem mīkstiem materiāliem, tā kā man tā grūti noteikt. Un tā ir tā problēma, ka tu nevar tādā mirklī uztaisīt, un es nevaru tagad, tad jāpaskatās uz to sarakstu pēdējo 5 gadu publikācijas un kopsavilkumu, lai nokristalizētu, kas varbūt ir tas labākais. Un, kā Latvija izskatās starptautiskā līmenī? Vai viņa tur līdzi, vai viņi tomēr kaut kā trūkst, vai finanšu, vai prātu, vai laika? Droši vien tas pirmais, kas jāsaka, ja Latvija nespētu turēt līdzi, tad es negribētu būt. Skaidrs, ka ir lietas, kas mums pietrūks, un pilnīgi noteikti numur 1 tās ir finanses, jo valsts atbalsts zinātnē ir diezgan neliels un fragmentārs bieži vien, un pārsvarā zinātne tiek balstīta uz Eiropas struktūra fondiem, kas šobrīd ir tādā pārējais periodā, vieni ir beigušies, otra knapi sākas. Bet par zinātnes finansējumu vajag austies daudz un bieži, tā kā to varbūt atstāt citām reizēm. Tāpat laikā mums ir ļoti labs aprīkojums iegādās, ko es jau laikam minēju kādā brītiņā, izmantojot tieši šos struktūra fondus, un šis aprīkojums ir bieži vien unikāls arī Eiropas mērogā un pasaules mērogā, un bieži vien viņš tiek lietots unikālām lietām. Un ir daudzas grupas, kas ir pasaules līmenī, tādā redzamā līmenī, un nesen bija šis pirmais
pēc ļoti ilga laika starptautiskie zinātnes izvērtējums, kad bija vairākas institūcijas, kas tika novērtētas, tā skaitot arī Latvijas Universitātes fizikas, matemātikas fakultātes fizikas nodaļa un arī optometrijas un redzinātnes nodaļa. Abas tika novērtētas kā spēcīgs, labs starptautisks spēlētājs, tad pietiekoši augstā līmenī. Tā kā ir vairākas jomas, kur mums ir spēcīgas lietas, galvenais ir spēt darboties viņās un teiksim, tā atrisināt varbūt dažādas birokrātiskās problēmas un tam līdzīgi, lai tā visa enerģija aiziet tieši zinātnē. Tas nozīmē, ka nav tāds, teiksim, apgalvojums ļoti patiesas, kā ārzemēs ir labāk, arī Latvijā ir iespējas, tikai jāprot izmantot. Tas šeit pat varētu teikt, ka bieži vien zinātnē Latvijā iespēja daudz vairāk nekā ārzemēs tādā izaugsmes ziņā. Ārzemēs ir finansējums un sistēma sakārtotāki, bet tāpat laikā kļūt par fizikas nodaļas vadītāju ārzemēs manā vecumā un man pieredze, tas ir ļoti naivi. Tāpat laikā tas ir milzīgs izaicinājums un milzīga atbildība, tā kā cerams, ka to izdosies pārvērst. Bet kādā ziņā es pilnīgi noteikti aicinu visus mēģināt arī pēc iespējas vairāk šeit, jo man liekas, ka mums ir ļoti daudz iespēju. Šodien zīmīga diena tika norunāta intervijā, tāpēc, ka šodien Latvijas debesīs, domāju, ka Rīgā nelīs un būs skaidrs debesis. Pēdējos gados būs vislielākais zvaigžņu lietus redzams. Tad novēlēsim jums šodien saskatīt zvaigznes, noķert, un lai jūsu sapņi arī piepildās. Paldies! Paldies! Kā noprotu vidusskolas laikā fizikā tev pamatus ir iedevis Edgars Kudiņš, skolotājs, pedagogs ar lielo burtu rakstāms, kas tevi gan motivēja, gan ielika pamatus, gan arī, teiksim, lika tev noticēt, ka tu to vari, ka tu to spēj. Kā ir augstskolā, kuriem pedagogiem jau pēc pirmā kursa tu varētu lieliem vārdiem, lieliem burtiem rakstīt viņu vārdus, ka viņi ir tie, kas tev deva varbūt augstskolas fizikas pamatus? Es īstenībā gribētu pateikties visiem profesoriem, kas man pasniedzīja, bet visvairāk es esmu pateicīgs, protams, profesoram Andriem Ceberam, jo viņš, var teikt, mani pamanīja, jo viņš augustā, tieši pirms es sāku savas studijas, viņš mani uzaicināja pie sevis, pastāstīja ar to, ko viņi nodarbojas un piedāvāja man, cilvēkam, kurš vēl nav pat iesācis augstskolas gaitas, nodarboties ar to vīrusu un darīt to, ko es jau gada laikā ar lielāko prieku daru. Un, protams, arī Gunteram Kittenbergam, kas mani vienmēr atbalsta, un arī profesoram Kašējam, kas vienmēr atbalsta maniem jautājumiem. Pēc 2 dienām tu dosies uz Zviedriju. Protams, Latvijas Universitāte, kā es sapratu, laboratorijā pēc tevis skums. Un viņiem šis pusgads būs mazliet drūmāks nekā ar tevi kopā. Novēlēsim tev, lai visi sapņi piepildās, ko tu esi ieplānojis sasniegt Zviedrijā, jo es zinu, ka tu vienkārši tāpat nebrauc, kā varbūt lielākā daļa studentu, apmaiņas brauciens un tā tālāk. Cerēsim, ka šodien mākoņi neaizklās debesis, ķer zvaigznes un ievēli karstākās vēlēšanās, un lai tev viss piepildās. Veiksmi tev! Paldies!